grozīju visi tādi. Pats tādi. Un šitā speciālā pašpļaujošā izskapis. Visi, ja tāpēc. Pašpļaujošā. Malkas, tev. Bet tagad gan savam jāņem nost. Šitie. Traucē savādāk, jau kuņi ir daudz šausmīgi. Var pasniegt, atbrauc uz priekšu. Gabaliņu. Noliek uz bremzēm. Šuka atkal. Visus grāļus ar ceļa malu nopļāvu un uznes forši. Nevajag zaudēt visu galīgi. Vai vajadzēja ūdens jāsataisa būs šo. Laikam jātaisa, varbūt ne. Un vajadzēja tā kā platākus beti. Nu, spiesti saunus, tā kā durās beti. Ja tā uz rokām brauc visu. Zemi rakt vai kaut ko ļoti forši šitādā virzienā. Pasties, viss brīvs. Nu, roču ar lāpstu vai ar cirvi, vai ar puksē kokus. Nu, ļoti brīvās. Un bremzes šitiem abiem. Nepatīk tā, sēdi šitā, var strādāt brīvs. Nākamā jau doma ir uzpārni pusi zemāk un uz turieni gabaliņu, lai te vieglāk iebraukt. Un to, ka atnāk zēni kādreiz jātrok druscīt, bišķi zemāk tos koka vismaz šitos. Nu jā, nu ko, sēž blakus. Reku vīnas krēslu tev vēl. Jā, visu kā ir. Iegrozies un sēdēli. Gar kanti. Vai, brauc. Tikai bišu lietām. Tu taisa skapīšus, vēl šo to, rāmīšus. Ar šitiem, ar laiku. Tad, kad vairāk savairosies. Bet būs. Taču nebūs. Nu, pa ziemu viņas te pārziemo? Nē, pārziemo viņas skapīšu. A, kas tad te? Bet šitien medus, sviedi un nu, visus tos, lai Pričendāli. Pričendālus bišu. Jāsako būs. Jā. Tas 500 sanāca. 3 tonnas 800. Tik daudz? 80 kilogramu vēl nožilīja tur nosmalstā. Tur pa labi vairāk. Skaidrs savedu ar savu piekabīti mazo. Jā. Brauc kā kungs iekšā. Un traktors paredzēts šitien dīt iekšā, tāpēc tie dēļi izņemami. Visilgākais jau bija, kamēr es tos veidņus sataisīju. Tāpēc iesāku tur teļu būdu jaukt nost. Tamperi ar 5 var metināt pat. Neesmu mēģinājis, 4 nopirku dažus. Es iesācējis, un cik man viņa vajag, bet vajag savu reizi. Tā kaste priekšā uzliekama. Tā kastē sakrauju malku tagad vasarā. Nu, vasarā nevajadzēja, vasarā gāzi. Bet tā... Drīz jau būs jāsāk kurināt. Es jau kurinu. Šorīt druscīt iekurināju plīti. Tikai plīti. Vakar. Un tagad gudroju. Tā kā vajadzētu metināt te kaut ko. Stīpas, te paliek uz priekšu, uz augšu. Sakrauju priekšā ļoti viegli. Vakar no rīta, ja kaut kad te pamodies, kāpēc metināt? Bija iebrauc savā dārzā. Pastījos tādu dzelzi šitāds bilks, smags, metina, Slaucamā aparāta rāmis, viteņi, neatstās bišķi pagarināt.
Sāniem, no kompleksa slaucamā aparāta. No kompleksa. Ieliku. Piesmelu, saliec iekšā, piekabini un aiziet. Bet stumt uz priekšu ir daudz vieglāk nekā, ja šitā piekabe būtu aizmugurē. Daudz vieglāk. Jā. Es redzu, kur viņš iet pirmkārt. Tas arī jā. Jā. Svars spiež uz šeieni, uz šitiem ritenīšiem, jo uz aizmuguri jau es pats sēžu virsū. Un redzu, un vieglāk. Un tā es to ziemi tur rāku. Un tagad es šo to. Kirbi atvedu kabučus, ar šito kāpostu savedu ar šito no dārza. Burkām, tas ko? Nu, sīkam, akmeņus vedu no staļa. Te uz turieni. Uz ko? Vagātāk. Mums šitam nav riktīgi. Nav laba vieta, bet nav laba vieta. Nākam apkārt. Braucam. Šitā es līdz veikalam aizbraucu. Tur dēļi citi līdzi. Citi dēļi līdzi. Lai tik veikalā. Veikalā nojauc, iebraucu nopērku, kas mēs pērkam. Un 5 rikstenīši jau. Tā, mēs braucu kā kungs. Nu labi, tos tur var nesiet pagaidām. Galvenais kā ātri. Roži nenomini. Skaties, paši vispār. A šitie brīvi rieku, jo zemes nedurās. Līdz ar to ātrāk kripo. Mēs agrāk līdz ar 5 riteni līdz veikalam 10 minūtes, ar 4 riteņi pusstunda vairāk. Nomocījies. Taisni ripo pret kalnu, braucot, teikam, pret kalnu, kas nāk tur veikals. Jā, ar abām rokām jāmini. Ar šitās gumijas man viņu turā puslīdz taisni. Griežam. Ko man tas dod? Ekskursija aizbraukt, izkāpt to viņa lāga nevar. 20 lati. Apmēram ar visu krāsu un priekšas ratu. Un vienkārši. Izbraukt laukā. Sētas. Kārtībā, un es braukā tālāk, kā man vajag. Visi tādi, pats tādi.
Tā izkāpt, atpakaļ gājienā izkāpt. Šitā baļ grūtāk bišku. Bišku. Ar to viens pakāpiens. Bet to var tikai tad, kad traktors darbojas motor. Ar citu traktoru es nevarētu. Jo es netiku priekšā pirmkārt. Hidraulikas kloķi priekšā. Šitā bija kloķi. Vēlies to tā paņemu, teiksim, visus nesmērēt. Un vēl neaiznāk uz to pusi. Pierast cilšu to, atspiesties uz labās rokas. Lūko. Jā, brauc tālāk. Pacel drusci čaukt augšā un prom un kārtībā. Atkabināt kokus tas pats. Tur pacel uz augšu, uz mugurkaula, uz šitā, uz rāmja. Jo, man tur aizmugurē brīvs. Atkabinu to ķēdes posmu un kas piebrauc pie kultivatora, tur jau automatiskā. Pacel uz augšu tā, knikt aizkabinās kārtībā, brauc kultivēt. Tikai rudzus apsēju. Es taļa nākošā gada ražai mēslojumam, zaļmēslojumam. Ar tāpat vecais mazgājumais spaiņš, šitien uzkabināts spaiņš priekšā rudziem, pabrauc pa arumiem gandrīz, vai pa nokultivētu. Ar vienu lūgu un otru apsēju, pabrauc uz priekšu pa tiem. Sajūgs jātura, ir ātruma jāņem laukā, ir bremzi jātura. Neiznāk. Labi, atpakaļ gājienā. Tā vēl kloķi tā viņš tur aiziet uz leju. Esmu jau nosalusi. Kas tur tā? Ja es izvadāju, izbraukāju šitien pa šito tie bērzu mežu, tur riņķi pa celmu aizmugurī. Das pie sajūgu ar šito paspēd uz priekšu no ātruma laukā. Bremzi jātura. Būtu. Bet manas nojausmas stāsta, ka staigāšu bez protēzēm būs kā vajag.